Revanša mačs, tā saucās spēle šovakar Arēnā Rīga, kad mūsējiem izdevās papildu laikā pēc realizēta Laura Dārziņa komandas kapteiņa pēdējā pēcspēles sodmetiena izcīnīt 2 punktus un uzvaru pret Maskavas Spartak, kuriem mēs pirms vairākām dienām izbraukumā Maskavā viņu laukumā zaudējām ar rezultātu 2-3. Spēle izvērtās ļoti aizraujoša, ļoti interesanta un galvenais, ka emocionāli nervus kutinoša visiem klātesošajiem spēlētājiem. Šodien, starp citu, savu pirmo reizi arēnā izbaudīja mūsu akcijas pirmā reize priekš Latvijas uzņēmumiem. Viens no uzņēmumiem EMS Elpa kolektīvs. Nu ko, acīm redzot, viņi arī mums nelielu veiksmi atnesa šīs dienas mačā. Un tā spēles sākums pirmā trešdaļa. Pirmie noraidās pretinieku komandas spēlētāji, mūsējie, diemžēl, skaitlisko vairākumu nerealizēja, arī izturam skaitlisko mazākumu. Bet tomēr pirmās trešdaļas 12. minūtē Igors Radulovs atklāja spēles rezultātu. Un šajā gadījumā, acīm redzot, pēc mūsu vārdsarga Joakima Eriksona kļūdas, kurš bija izgājis no vārtiem un mēģināja ripu raidīt ārpus spēles savas aizsardzības zonas. Bet 41 sekundi līdz pirmās trešdaļas beigām Miks Indrašis starp kaisargiem raida ripu pretinieku komandas vārtos un izlīdzina rezultātu. Spēles otrā trešdaļa sākas ar 2 pretinieku komandas noraidījumiem, bet atkal rīdzinieku skaitliskais vairākums klibo. Tomēr 32. minūtē Guntis Galviņš no zilās līnijas raida ripu pretinieku vārtu virzienā un tā atrod adresātu. Rezultāts 2-1. Tiesa gan spēlējot skaitliskajā vairākumā, mūsējie ielaiž otro ripu savos vārtos un Metju Gelrojs izlīdzina spēles rezultātu. Rezultāts 2-2, bet pēc nepilnām 3 minūtēm Jevgeņijs Bodrovs izvirza vadībā jau Spartak komandu, un ejot pārtraukumā pēc otrās trešdaļas rezultāts ir 3-2 Maskavas Spartak labā. Līdzjutēji atbalstīti spēles trešajā trešdaļā Rīgas Dinamo spēlētāji metas atspēlēties. Liela burzma pie pretinieku komandas vārtiem, un Lauris Dārziņš iztur pauzi. Acīm redzot, kad Villa Leno izlido no pretinieku komandas vārtsarga laukuma un raida ripu vārtos tribīnas uzgabalē, un rezultāts ir izlīdzināts 3-3. Trešā trešdaļa tā arī noslēdzās un ir jāspēlē papildlaiks, kura laikā komandas vārtus negūst un saldēs ēdiens priekš klātesošajiem līdzjutējiem, bet, protams, nervu kutinošas emocijas priekš spēlētājiem, kuri izpildīs soda metienus. Un tā, dārgie draugi, saldais ēdiens visiem skatītājiem pēc spēles soda metieni. Veiksmīgāk savā izpildīšanas sērijā veicās pretinieku komandas spēlētājiem. Un, lai turpinātu sēriju, uz iemetiena centra apļa stājās Miks Indrašis un viņš pagarina soda metienu sēriju līdz pirmajai kļūdai. Uzsāk pretinieki garām, mūsējie garām, pretinieki garām, un Lauris Dārziņš izcīna svarīgus 2 punktus Rīgas Dinamo komandai ar precīzi realizētu pēcspēles soda metienu. Rezultāts 4-3 izcīnīti svarīgi 2 punkti un, protams, ka ļoti pozitīvas emocijas valdīja arī ģērbtuvē. Intervija ar Lauri Dārziņu. Kāds būtu tavs pirmais jautājums Laurim, ja tu intervētu viņu pēc spēles? Cik gados tu sāki spēlēt hokeju? Bet par šīs dienas spēli? Jā, kurš vēl labākais istabas biedrs viennozīmīgi? Lauri, apsveic ar uzvaru, uzvaras vārtu autors, vai zināji jau kā apspēlēt otro reizi pretinieku vārtsargu? Zināju, ka nedarīšu to pašu, ko pirmajā reizē, jo pirmā reize nebija veiksmīga. Jā, Induls pirms tam meta, teiksim, neērtajā vārtsargu pusē uz atsitēja cimdu. Kaut kādas, varbūt tas kaut kur zemapziņā nostrādāja, ka jāpaprobē uz otru pusi iet. Bet, jā, Induls malas arī tiešām iemeta to bullīti tādā brīdī, ka jau varējām sadegt. Pēc tam Joakims pavilka mūsu, un man jau psiholoģiski bija vieglāk, jo es nevarēju salaist dēlī. Teiksim, labi, ka vismaz no 2-1, jā. Šogad smagi, bet ir labi, kā ir beidzot uzvaras sēriju. Kāpēc pret Spartaku tāda nervus kutinoša spēle izdevās? Gal galā izdevās tomēr, jā, bet visa spēle bija tāda, ka tomēr mums nācās rezultātā piedzīt. Tā spēle nav līdzīga, jā, man liekas, tāpēc mēs mīlam šo spēli, skatītāji mīl šo spēli, tu scenāriju nevar uzrakstīt. Protams, viņi mūsu konferencē arī tabulā ejam līdzīgi un
Ir sīvas, protams, cīņas, ja, bet kādās sliedēs ies tā spēle, tu nekad nevar zināt. Bet šodien bijām gatavi reaģēt arī nekas, kad bijām iedzinējumus, ticējām līdz galam un tas nes augurs. Vai jūs, ka bijušie mūsu komandas spēlētāji kaut kā īpaši varbūt gatavojas un spēlē tieši pret savām bijušajām komandām? Runa ir par Čeju šajā gadījumā. Čejs principā vienmēr zinām, ka viņš labs slidotājs un arī šodien grūti viņam bija tikt līdzi. Ir tāds ekstra soli, viņš vēl vairāk pieliek, es domāju, pret mums. Bet, teiksim tā, Čejs ir spēlētājs, kurš var arī gūt 1-2 vārdus. Šodien viņam tas neizdevās, tā kā laikam tomēr duelī šodien mēs bijām bišķi pārāk. Paldies, apsveicu ar uzvaru. Hey, nice to meet you. Nice to meet you in the Riga. Как дела? Normal. Hey, sad loss today in penalty shots, but really tough day, tight game. How was that here in the Riga for you, for Spartak? Yeah, we obviously wanted a different result, but it was fun to come back and play here. It was a good game. Crowd was good as usual. Does it mean something special for you to come back to Riga and play against your ex-team? Yeah, absolutely. I miss Riga. Moscow's been great. It's a great city and stuff, but definitely miss Riga, miss the guys. It's a great group of guys here, so hopefully get a couple more matches against them here. How do you feel like a player of the Spartak this season? Okay, we had a bit of a slow start, but we're starting to play a little bit better, and hopefully we can keep getting better. We're all standing. We are like beside each other. What can you say about the Spartan game in this season? Yeah, we dug ourselves into a hole there. We lost 7 in a row early in the season, and then we've been winning a little bit more lately, and hopefully we can get really on track here. And I know Riga has been up and down too, so we'll see. It'll be a fun race. This is the second interview in this season with Genoway. In the previous game, we talked to Colby, and actually he did comment about your game when you beat them. And what can you say about that? Because he commented now that you are not anymore the favorite son in the family. I don't know. Yeah, it's fun to have him in the league, though. It's really exciting. It's been fun. I got to play him twice, so never had the chance to do that before, and so it's pretty cool. Thank you very much. Thank you, buddy. Rīgas Dinamo savu skatītāju priekšā šeit oktobrī mājas spēli aizvedīs 12. oktobrī, kad Arenā Rīga viesosies Dzels Maika, trenētā Maika Kīnena, trenētā Magnita Gorskas Metalurga vienība. Mūsējie dodas 3 spēļu izbraukumā, kad tiksies ar Arta Ābolu trenēto Toljatī Ladu vienību, Nižņikāmskas Ņefķehimiku un Čeļābinskas traktoru. Aicinam visus uzņēmumus joprojām aktīvi iesaistīties mūsu piedāvātajā akcijā pirmā reize un iesūtīt savus pieteikumus uz Rīgas Dinamo norādīto akcijas adresi mājaslapā pie sadaļas faniem un pirmā reize iespējams jau nākamo spēli šeit mājās 12. oktobrī jūs ar savu kolektīvu vērosiet īpašā atmosfērā. Paldies visiem par atbalstu, 2 punkti mēs ierakstām mūsu punktu bagāžā un tiekamies jau nākamajā spēlē. Tikai Rīga, tikai Dinamo, tikai uz priekšu. Yes!